Šodien Sarmas rallijs ir sācies ar skaistu laiku, lielu salu. Mūsu puikas ir izbraukuši trasē. Puikām ir uzstādījums pamatā nobraukt ātri, bet, protams, nobraukt līdz galam. Pirmais dobs bija jāatzīst diezgan tāds ar putekli pašā sākumā un nācās mazliet arī atlaist, bet otrajā dopā jau sajūtām braukšanas garšu un bija labi. Nē, esmu apmierināts ar 4. dopu, tāpēc, ka savus kļūdas pēc nedzirdēju vienu līkumu, ļoti sabremzēju. Tā es domāju, ka būtu 4. dopa laiks labāks nekā 2. dopa laiks, par to tādu, škrobīta bišķīt. Ir labi, pirmā nakts uz laika, kā teikt. Rītdien, laikam, visi ātrumposmi ir ātrāki. Jādod tik virsū. Šīs dienas pirmajā ātrumposmā pēc tās ļoti ātras, sarežģītas līkuma kaskādes sekoja vēl sarežģītāk līkuma sērija un mazliet pa ātru un bremzējoties ierauga kupenā un sagriezāmies pa 360 grādiem un ielidojām ar manu pusi kokos, tā teikt. Paldies skatītājiem, kuri palīdzēja tikt ārā, izstūma un izdevās turpināt ralliju. Šodien iesākās uzreiz, dabījām savu tempu, braucām savās robežās, es uzskatu, kā ātri. Tad, kad bija skaidrs jau vairāk vai mazāk, kur mēs katrs esam, ka viens no otra esam diezgan tālu un nav mums mēģi vienam otru ķert, un tad mēs vienkārši braucām līdz galam priekš sevīm. Trenējāmies, kā teikt, un kāpinājām tempu, cik varam, lai no tās gongas ir maksimāli liels labums. Tā esi apmierināts ar ralliju? Esmu apmierināts, jā. Galvenais jau, ka finišs. Gāja labi, kā nekā, var teikt, visus dopus bijām pirmie. Finālā laikam mēs esam pirmie pēc rezultāta, jo jāgaida oficiāli rezultāti, vai ir tā vai nav. Galvenais tas, ka uzvarējām arī power stage, kas dod papildus punktus, un tad viss kārtībā. Es ļoti žēl, ka izstājās igauņu braucējs Nīnemā. Tā būtu interesanti ar viņu pacīnīties, jo vakar bija diezgan līdzīgi rezultāti. Domāju, ka šodien varēs pacīnīties, bet, diemžēl viņš izstājās.